Sveicināti podkāstā Redzēt plašāk. Es esmu Edīte Kaņepāja-Vanaga, pati esmu 3 jauniešu mamma, un jau kopš pašiem pirmsākumiem esmu projektā Glābējsilīte, un savā dzīvē esmu strādājusi ar jauniešiem runājot par veselību, attiecībām un dzīvi. Podkāsts Redzēt plašāk nav par glābējsilīti, bet tas ir par to, kā ieraudzīt, ja kādam ir grūti, kā palīdzēt, lai cilvēks nenonāktu līdz izšķirošiem lēmumiem, kā piemēram bērna atstāšana. Mēs runāsim par dzīvi, par tās grūtajiem brīžiem un kā viens otram mēs varam palīdzēt. Reiz kāda jauna sieviete ievietoja glābējsilītē savu jaundzimušo bērniņu, jo viņai bija ārkārtīgi smaga pēcdzemdību depresija. Un viņai nebija apkārt cilvēka, kas to ieraudzītu, pamanītu un kas viņai palīdzētu, jo viņa pati tajā brīdī nebija spējīga sev palīdzēt. Šodien mūsu sarunas tēma ir psihoemocionālā veselība, un uz to es esmu aicinājusi Aiju Krišjāni. Aija, pastāstiet mazliet vairāk par sevi. Jā, vispirms paldies par uzaicinājumu. Ļoti priecājos šeit būt kopā. Par sevi, jā, kā teicu, mani sauc Aija Krišjāne, esmu klīniskais un veselības psihologs, un mana darba ikdiena saistās tiešām ar darbu ar jauniešiem, ar bērniem, ar viņu vecākiem. Tā lielā mērā ir tā mana darba dzīves daļa, ar kuru es saskaros ikdienā, strādājot gan Pusauģu resursu centrā, gan arī pati savā privāta praksē. Jā, paldies. Kas ir psihoemocionālā veselība un kāpēc ir svarīgi par to runāt un domāt? Jā, tas ir labs jautājums, kas ir psihoemocionālā veselība, jo bieži vien mēs saprotam ar veselību, tā teikt, slimības trūkumu. Ja mēs neesam saslimuši vai ja mēs nejūtamies slikti, tad it kā skaitās, ka mēs esam veseli. Bet tādas jaunākās tendences psiholoģijā tomēr jau runā vairāk par to, ka psihoemocionālā veselība ir ne tikai tas, ka man nepiemīt nekādi tādas klīniskas diagnozes, bet ka es jūtos tiešām labi, ka es labi funkcionēju, ka es spēju parūpēties pats par sevi, tas ir par savām emocionālajām vajadzībām, un arī spēju parūpēties par citiem un spēju veselīgi veidot attiecības ar citiem sabiedrības locekļiem. Tā ir psihoemocionālā veselība, kā mentālā veselība. Es esmu vesels tad, ja es forši sakarīgi funkcionēju. Jā, un tā kā tu minēji, tev ir pieredze tieši darbā ar jauniešiem, tad saki lūdzu, kas ir tie izaicinājumi, kas tieši šajā emocionālajā jomā ir jauniešiem 16, 20 gadi vai vēl vairāk? Kas notiek viņu galvās, kas viņu sirdīs, kas ir tas, ar kādiem izaicinājumiem viņi saskarās? Patiesībā tie izaicinājumi, protams, es nebūšu droši vien oriģināli atbildot, ka izaicinājumi ir ļoti daudz un dažādi. Un katrs cilvēks, katrs jaunietis, protams, nāk ar savu stāstu, bet tādas līdzīgās tēmas jau iezīmējas. Un tādas galvenās, ko var nosaukt, ir trauksme, stress, tāds paaugstināts trauksmes līmenis, sociālā trauksme, sevišķi tagad tuvojoties eksāmenu laikam. Pavasaris jau ir tas laiks, ka tik tiešām jaunieši ar vienu uztrauktāk ir par to, kas notiks jau eksāmenu dienā, eksāmenu laikā ļoti par to pārdzīvojot, kas nozīmē, zināmā mērā tāds stress ir ok, viņš ir nepieciešams, bet ja tu uztraucies par daudz, tad jau var gadīties, ka tu nespēji to savu labāko sniegumu parādīt, un tu jūties vienkārši slims, tu jūties slikti, un tad tas galīgi vairs nepalīdz, un tad ir jāmēģina palīdzēt. Protams, ļoti svarīgi ir saprast to, kāpēc šis lielais stress veidojās, un tur atkal mums pieaugušiem ir jāuzņemās atbildība lielā mērā uz sevi, jo es savā darbā vispār esmu sapratusi to, ka jauniešiem ir problēmas, bet atbildība bieži vien ir jāuzņemas vecākiem, līdzcilvēkiem, skolotājiem, kas ikdienā ar jauniešiem ir kopā, kaut vai tāpat eksāmenu trauksme lielā mērā ir saistīta ar šīm ļoti augstajām prasībām, kas ir. Un ar to, ka bieži vien skolā jaunietis dzird, tūlīt būs eksāmeni, kas tagad notiks, un jūs taču sākat beidzot mācīties, un uzdzen tādu diezgan nevajadzīgu to stresu patiesībā tajā bērnā.
varbūt viņam tas stress nemaz nebūtu tik liels. Tāpat arī tādas nākotnes gaidas diezgan daudz, par ko jaunieši arī, protams, pavasarim eksāmenu laikam izlaidumiem tuvojoties domā par to, kas notiks nākotnē. Un vai es nākotnē būšu tur pietiekami labs, pietiekami bagāts, pietiekami gudrs, vai es tur spēšu sasniegt savus mērķus? Saka, Dievs, man nemaz nav mērķu, ko lai tagad dara un kur man iestāties, un nedod Dievs, es kļūdīšos, ja es iestāšos, tādu nepareizo izvēli izdarīšu. Tā kā tāda jauniešu biedēšana patiesībā no kļūdām. Kaut gan mēs pieaugušie zinām, ka kļūda ir absolūti normāla mūsu dzīves sastāvdaļa. Tāds cilvēks nav piedzimis, kurš nekļūdītos vai nekļūdas palīdz mums attīstīties. Bet tajā jaunietī mēs drusciņi iedzenam ļoti lielu uztraukumu saistībā ar to. Un ir vēl daudz tēmas, protams, ka tās ir arī attiecību problēmas. Ja? Attiecības ar vienaudžiem, attiecības ar skolotājiem, attiecības ar vecākiem ģimene. Arī ļoti, ļoti svarīga tēma, kas bieži vien var būt arī tāds cēlonis depresijas simptomiem, ka es nespēju veidot šīs attiecības, vai viņas ir pārāk sarežģītas, pārāk smagnējas, man neizprotams, un jau sāk parādīties nomāktība, nevēlēšanās kontaktēties ar cilvēkiem. Tā kā arī šīs lietas, un, protams, kā nu bez tā, tāda ekrānu pārslodze, vai ne, ekrānu pārslodze, un, laikam jau tomēr neizvairīsimies no tā vārdiņa atkarība. Tā tomēr ir atkarība, ja jaunietis, ja bērns, patiesībā jau bērni mūsdienās diezgan pat ir redzēti 5-6 gadu veci bērni, kas jau ir atkarīgi no ekrāniem un kas pavada ļoti daudz stundas ekrānos, un tas, protams, viņu mentālajai veselībai nemaz nenāk par labu. Ja, jo tur arī veidojas gan šī te trauksme atkarībā no tā, kādu saturu tu skaties. Protams, un arī grūtības veidot attiecības ar vienaudžiem. Tur tāds tā kā pilnu komplektiņu mēs varam saņemt, ja mēs šīs lietas neregulējam. Ir jau arī daudz runāts par to, ka ekrāns nav tā, ka tas ir viennozīmīgi tikai slikti, ka jāņem nost visa datora un tam līdzīgi. Protams, ka nē, mēs neesam tik nesaprātīgi, bet no otras puses ļoti jāsako līdzi ar ekrānā pavadītajam laikam un arī saturam šīm te divām lietām. Un šajā ziņā varbūt lielā mērā es esmu nepopulāra vecāku vidū, jo vecāks pie manis atnāk ar lūgumu, lūdzu izdariet kaut ko ar bērnu, lai viņš mazāk laika pavadīt ekrānā, un vienīgais, ko es tik tiešām varu pateikt, lūdzu uzņematies atbildību kā vecāki par šo, jo bērns pats to nevar izdarīt. Un arī psihologs vēl jau vairāk to nevar izdarīt, ja tā ir tiešām pieaugušo tāda atbildības lieta un vecāku atbildības lieta. Jā, tā kā, gana daudz ir to iemeslu, kāpēc mentālā veselība var pieklibot mūsdienās jauniešiem. Vai šī ekrāna tēma būtu aktuāla arī jauniešiem vidusskolā, ka viņu vecāki viņiem palīdz mazināt šo ekrānu daudzumu? Noteikti. Un nevajag baidīties no tā, ka jaunietim jau ir 15, 16 un 17, varbūt tuvojas, viņš taču ir pieaudzis cilvēks, viņam ir jāsaprot, viņš nav pieaudzis cilvēks. Viņš nav pieaudzis cilvēks. Ja mēs skatāmies no smadzeņu fizioloģijas viedokļa, viņš ne tuvu nav pieaudzis cilvēks, jo mūsdienās jau runa ir par to, tā kā pētījumi, ko mums rāda, ir, ka smadzeņu nobriešana notiek līdz pat 30 gadu vecumam. Tātad šīs te pašregulācijas spējas, kuras ir ļoti nepieciešams, lai es varētu to ekrānu laiku pats sev tā kārtīgi ierobežot, tas vēl mūsu 16, 17 gados nav īsti pieejama šī spēja, vai ne? Tas nav. Kaut kādā mērā, protams, 17-gadīgs jaunietis spēja sev regulēt labāk nekā 5-gadīgs bērns. Tas gan, bet tomēr daudz sliktāk kā pieaugušais. Un mēs kā vecāki varam tomēr darīt. Varam. Es no savas pieredzes to zinu. Man ir 16-gadīgs dēls. Saka, lūdzu, ja jaunietim ir depresija vai trauksme vai zems pašvērtējums, kā tas ietekmē viņa spēju pieņemt tādus būtiskus lēmumus dzīvē? Par virzienu, kur viņš iet, par attiecību veidošanu, par partnerattiecību uzsākšanu?
Ļoti lielā mērā, protams, vai ne ļoti lielā mērā. Tas ir līdzīgi, tā kā tagad ienāca prātā tāds salīdzinājums, ja ar mūsu fizisko veselību kaut kas nav kārtībā. Nu, piemēram, man ir gripa, man ir ļoti augsta temperatūra, es jūtos briesmīgi, vai es fiziski briesmīgi, vai es tajā brīdī spēju ļoti kvalitatīvi strādāt, pieņemt ļoti tādus racionālus, gudrus lēmumus. Īsti nē, vai ne? Man ir vienkārši grūti. Un tieši tas pats ir arī ar mentālo veselību. Ja man ir paaugstināts trauksmes, stresa līmenis, ja man ir depresijas simptomi un šādas te problēmas, tad, protams, ka es nevaru tādus racionālus, ļoti gudrus ilgtermiņā sevišķi gudrus lēmumus pieņemt. Tas ir diezgan grūti izdarāms. Un man liekas, ka tas centrālais vārds, ko gribētu šeit pieminēt, ir, kas visvairāk cieš, man liekas, un kas ir tas lielākais iemesls ir pašvērtējuma trūkums. Jo, ja cilvēkam ir depresija jau sākusies, skaidrs, ka viņš neko tur ļoti labu par sevi un savu dzīvi nedomā. Un ja viņš nonāk kādas izvēles priekšā, visticamākais, ka viņš baidīsies pieņemt kādu lēmumu, jo es to nevaru, tas nav priekš manis, diez vai es to spēšu, ir taču visi citi, kas ir daudz gudrāki, nē, es tur neiešu, es to nedarīšu. Un runājot par depresiju, tādi arī pētījumi, ko saka, ka ir tādas divas lietas, kas visvairāk ietekmē šos depresijas simptomus jauniešiem, un ne tikai jauniešiem. Viens ir pašvērtējums, cik es jūtos pats vērtīgs un tāds apmierināts ar sevi, un otrs ir attiecības ar citiem cilvēkiem. Cik lielā mērā man ir tie citi un cik lielā mērā es esmu viens no grupiņas, viens no kādas, es nezinu, vai nu gluži kopienas, bet savu jauniešu bariņu, vai man ir tāda piederības sajūta. Un šīs divas lietas ir ļoti svarīgas. Un, protams, tā ir tāda, kā lai saka, tas ir tāds riņķa dansis sanāk, vai ne? Jo, ja man nav piederības sajūtas, tad es kļūstu depresīvs, un ja es kļūstu depresīvs, tad man nav šīs piederības kādiem jauniešu, jauniešu grupai. Un kā atpazīt tos simptomus, kad tiešām jaunietim būtu jāvēršās pēc palīdzības, kad viņam ir jāsaņem viss savs spēks un jāatmet malā kauns, bailes un jāmeklē palīdzība? Man liekas, tas pats galvenais, kas varētu būt, ir tas, ka tev vairāk nesagādā prieku tas, kas tev agrāk prieku ir sagādājis. Ja? Piemēram, agrāk es ļoti labprāt gāju dejošanas kaut kādā klubā, un es tur dejoju un mācījos, un es biju ļoti, ļoti priecīga par to, un tagad man tas kaut kā viss neinteresē, man kaut kā negribās. Tā kā no vienas puses saprotu, ka vajadzētu, bet no otras puses, ja labāk pasēdēšu mājās. Ja? Tas tāda intereses zudums par to, kas man iepriekš interesi un tādu prieku dzīvē ir sagādājis. Man šķiet, tas ir tā kā viens no galvenajām pazīmēm. Negribas ar saviem draugiem vairs īsti tikties, negribas īsti ne ar vienu runāties. Tāda, kā lai saka, apzināta vai neapzināta izvairīšanās no tādas, konstruktīvas nākotnes plānošanas, ko es darīšu, kaut vai nākamnedēļ, piemēram, un kādi ir mani mērķi un tādas. Parasti, ja tev ir depresija vai ļoti liela trauksme, tu izvairies no šīm lietām, jo tā tev vēl paaugstina to trauksmes līmeni. Izvairīšanās. Ja? Izvairīšanās arī tāds man šķiet diezgan svarīgs vārds šajā visā kontekstā. Es izvairos no visa, kas man varētu to trauksmes sajūtu, depresijas sajūtu vēl paaugstināt. Un kāpēc reizēm ir tik grūti lūgt to palīdzību vai vaicāt pēc padoma? Kaut īstenībā tā ir spēka pazīme, vai ne? Nevis vājuma pazīme. Jā, bet šo tādu slēdzīt ļoti grūti galvā pārslēgt ir no tā mīta, ka palīdzības lūgšana ir vājuma pazīme uz to patiesību, ka tā ir spēka pazīme, vai ne? Ka tas ir ļoti drosmīgi un tas ir ļoti stipri, ja tu to spēj izdarīt. Jo gana ilgi jau mēs esam auguši ar domu tik tiešām, ka to palīdzību lūgt īsta goda lieta nav, vai ne, un tev ir jātiek galā pašam, un joprojām, diemžēl, kaut vai runājot par to pašu apcelšanu skolā, ko man nākas dzirdēt daudzkārt, ļoti žēl, bet daudzkārt no vecākiem. Vecāki, lūdzu, nedariet šito. Šie te komentāri, ka ir jātiek galā pašam.
Un ja tevi apceļ, tad ir jāturās pretī un jāsaņemās. Tu nevari nemaz tik viegli turēties pretī un saņemties. Es tagad drusku pārslēdzos uz citu tēmu, jau uz tādu apcēšanas tēmu, kas arī pēc savas būtības ir ļoti, ļoti tuvu tam, par ko mēs šodien runājam, par mentālo veselību. Jo mēs kā tādi pieaugušie varam iedomāties, kāda gan būtu mūsu sajūta, ja katru dienu ejot uz darbu, tur būtu kāds cilvēks, kas tevi nozākā, kas tevi izsmej citu priekšā, tā kā novāc vēl sev tādu domu biedru grupiņu, un visi tev metās virsū, tu ietu uz to darbu katru dienu, un tā kā mēģinātu, es cīnīšos, ja? Droši vien meklētu izeju. Un izeja reizēm var būt izvairīšanās vai un aiziešana un vides maiņa. Tā kā drusciņ tāds akmentiņš vecāku dārziņā vai ne, ka mēs tiešām reizēm cenšamies bērniem tā kā nevietā teikt par to, ka cīnies, tiec galā pats, tikai pats tu vari. Pētījumi starp citu liecina par to, ka akadēmiskie sasniegumi labāk ir tiem bērniem, kuri lūdz palīdzību, kur nebaidās lūgt palīdzību. Tiem ir augstāki labi vērtējums tam vienmēr parāda tavu zināšanu līmeni, bet tomēr kaut ko tas pasaka, vai ne, ka ja tu lūdz palīdzību, tad tavi akadēmiskie sasniegumi ir augstāki. Šis ir jāņem vērā. Iespējams, tu māki lūgt palīdzību ne tikai tad, kad tev ir emocionāli grūti, bet arī tad, ja tev vajag palīdzību pie kāda darba, kāds jautājums, kas tev nav skaidrs. Tieši tā, un bieži vien var būt tā, ka tu tā kā palūdz to palīdzību vienā jautājumā, un tad tu sāc runāties ar to cilvēku, un tev vēl kaut kāda ideja rodas pavisam par citu tēmu, vai ne? Tā kā tas ir ļoti, ļoti forši lūgt palīdzību, tad, kad tas ir nepieciešams. Redz, ja mēs esam draugi, un es redzu, ka manam draugam klājās grūti, ka viņš kļūst noslēgtāks vai trauksmaināks, nervozāks, brīžiem dusmīgāks, ko es varu darīt? Grūti jau jauniešiem uz šo te noreaģēt ir, vai ne? Jo katrā jaunietī, man liekas, arī pašā tajā, pašpārliecinātākajā jaunietī arī ir iekšā šī te, tādas, bailes vai uztraukums par to, ka varbūt es uzbāžos otram, varbūt īstenībā man nemaz par to nevajag runāt, vai ne? Jo jauniešu psihoemocionālā pasaule, ir diezgan tāda, es neteikšu, ka viņa ir nestabila, bet mainīga, drīzāk teiksim tā, emocijas ir ļoti mainīgas, un tas var galīgi nebūt viegli. Man ir bijuši klienti tiešām, kas ar mani runā par to, ka man gribas savai draudzenei pateikt, ka kaut kas nav labi, varbūt tev vajadzētu, griezties pie psihologa vai aiziet kaut vai pie skolas psihologa, bet es baidos to darīt, viņa apvainojās. Ja viņa man saka, Klau, ko tu vispār iedomājies, ar mani viss ir kārtībā, tu domā, ka es traka esmu? Tā kā ir jauniešos šīs bailes, un pa daļai tās bailes, es domāju, ka ir saistītas arī ar tādu stigmatizāciju, joprojām psihologa profesijas, un kur nu vēl psihiatra, vai ne šīm te stigmām, ka tu esi traks. Ja tev vajag psihologa palīdzību, tad ar tev kaut kas ar galvu nav kārtībā. Vēl trakāk ar psihologiem bieži vien arī mūsdienās starp citu mēdz biedēt. Tas ir nevienu reizi es dzirdu strādājot ar pusauģiem, kad es jautāju, kā tu nonāci pie manis un kas bija tas iemesls, man piesprieda policija, piemēram. Tā kā tas ir kārtīgs sots. Vai ne? Vai skolā savukārt bērni saka, mums saka skolā tā, ka ja tu slikti uzvedīsies, mēs tevi vedīsim pie psihologa, kas atkal ir tāds tā kā sots. Līdz ar to jauniešiem tik tiešām var būt grūti, tā kā šādā veidā kaut šādu ieteikumu sniegtam savam draugam vai draudzenei, jo ar to psihologu tur tā īsti vēl nevar saprast, vai ne? Bet no otras puses, tomēr, ja tā baža ir par savu tādu labu draugu un varbūt vienkārši klases biedru, pajautāt, nebaidīties, uzdot to jautājumu, vai ar tevi viss ir labi, vai tev nevajag palīdzību. Es redzu, ka tu pēdējā laikā tāda ļoti klusais kļuvusi. Es varu kaut kā tev palīdzēt. Bet vai mēs varam palīdzēt, piemēram, mudinot to
savu draugu nākt un pievienoties uz kādu pasākumu vai velkot viņu ārā no tās sasaluma, vai caur to jaunietis arī var palīdzēt? Jā, man liekas, ka šis ir ideāls jautājums, jo ne jau vienmēr tik tiešām pie psihologa arī ir jāiet, vai ne? Bet bieži vien var pietikt ar to, ka tu uzaicini uz kaut kādu tusiņu kopīgu, vai tu uzaicini iziet ārā pastaigāties, vai tu, es nezinu, uzaicini uz kino aizejam kopā, jo bieži vien ar šo var pietikt, vai ne? Jo tam jaunietim, kuram ir tāds iekšējs uztraukums vai kaut kāda depresijas simptomi, tas var ārkārtīgi daudz ko nozīmēt un mainīt viņa dzīvē, ka pēkšņi ir viens cilvēks, kas mani kaut kur aicina, nav tik traki ar mani. Kurš grib ar mani kaut kur iet, jā, bet ziniet, šeit atkal ir jābūt drusciņi uzmanīga, jo tur atkal var ieslēgties jaunietī šī te ideja, diez vai ar mani īstenībā kaut kur grib iet, vai ne, tā kā, vai ne, ka vai tik nav tā, ka, tā kā skata pēc mani paaicina, bet nekas šo visu liekam malā un mēģinam, vai ne, ja ir tāda tiešām vēlme otram palīdzēt, tiešām, tā kā tu saki, uzaicinu, paaicinu, aizejam, aizbraucam, varbūt kaut kur ejam iedzert kafiju vai apēst saldējumu vai kaut ko, lai radītu tādu citu enerģiju cilvēkā. Vai varētu palīdzēt, ka es saku, es tiešām gribu ar tevi aiziet uz kino? Tiešām notici. Jā, no vienas puses, jā, atkarībā, protams, no tā, cik tūs tev tas draugs ir, vai ne, tad protams, no otras puses, jā, mēs jau nevaram būt katrs psihologs vai ne otram cilvēkam. Tas arī ir jāpatur prātā, un man pašam ir jāsaglabā savs dabiskais es. Un man nevajag par katru cenu mēģināt tur tā kā iedziļināties otra cilvēka dziļākajās dzīvēs un saprast, ko viņš tagad domās ar to, ko es esmu, kā viņš izturēsies pret to, ko es esmu teikt pateikusi. Es vienkārši daru labāko, ko es varu. Un ja manī ir šī sajūta, ka man ir jāpalīdz, es vienkārši pa savam to arī daru un mēģinu palīdzēt, un ir ok. Tev nav jālauž sevi vai jācenšas izglābt par katru cenu? Jā, vai ne? Vienkārši esi dabisks, tāds kāds tu esi. Un reizēm tas, ka tu esi dabisks, nostrādā daudz vairāk nekā, ja tur mēģini samučināt kaut kādas internetā izlasītas vai ieteikumus, par ko tu pats īsti varbūt nemaz neesi pārliecināts. Jaunietis saprot, ka viņam īstenībā šobrīd ir tāds dzīves posms, kad viņam noderētu tāds emocionālais, psiholoģiskais atbalsts. Kādi resursi ir pieejami šobrīd jauniešiem? Patiesībā, man liekas, šobrīd resursi ir daudz. Ir diezgan labas iespējas sev palīdzēt. Viens, protams, šie te krīzes tāruņi vai atbalsta tāruņi, uz kuriem var zvanīt. Tas ir 116 111 bērnu un pusauģu krīzes tārunis. Šeit ar jums, ar pusauģiem runās tiešām profesionāļi. Parasti tie ir arī psihologi vai tiešām apmācīti cilvēki, kā atbildēt, kā runāt ar jaunieti, ar bērnu tādās situācijās, kad ir noticis tiešām kaut kas ļoti nepatīkams vai vienkārši ir bailes vai uztraukums par kaut ko. Noteikti es ieteiktu zvanīt uz šo tālruni. Un otrs, protams, ir pusauģu resursu centrs. Gana liela izplatība Latvijā, daudzās pilsētās pieejams, speciālisti ir daudz un brīnišķīgi un bezmaksas pakalpojums, ko tu vari sasniegt, ko tu vari saņemt un arī ģimene var saņemt. Ja tu neesi vēl gatavs tā kā tieši psihologu konsultācijām, var zvanīt vienkārši uz pusauģu resursu centru konsultatīvo tālruni, arī pa tālruni saņemt šo te konsultāciju. Ir iespējas, manuprāt, mūsdienās ir gana daudz iespēju. Un tā kā šo podcastu sauc redzēt plašāk, es gribētu tev vaicāt, vai mēs varam sevī veicināt to, ka mēs kļūstam par cilvēkiem, kas redz plašāk, kas pamana, kas pajautā, kas sajūt otru? Ja mēs vēlamies, tad mēs varam. Vai ne? Galvenais ir nonākt tajā punktā, ka tu saproti, man vajadzētu skatīties plašāk. Jo bieži vien jau ir ikdienā tā, ka tā ikdiena ļoti daudz no mums paņem, un mēs bieži vien neaizdomājamies par daudzām lietām. Bet svarīgi ir noķert to momentu, ka man ir jāskatās plašāk, un tad, kas tad ir tas, ko es ieraugu skatoties plašāk. Ja? Un es ieteiktu
ieteiktu šajā saistībā ar šo tēmu vairāk painteresēties par apzinātības lietām. Par apzinātību, par ko mūsdienās, protams, ļoti daudz runā, un varbūt jau šķiet šī tēma diezgan tāda, pārāk daudz pieminēta dažādos mēdījos, un jau liekas, atkal tā apzinātība. Bet jāatceras, ka apzinātība patiesībā ir kaut kas ļoti vienkāršs. Klātesamība, vai ne? Ka es esmu klāt savā dzīvē, un es saprotu, kas notiek ar mani, un plus mīnus, ja es saprotu, kas notiek ar mani, es arī dzirdu, redzu, sajūtu, kas notiek man apkārt. Jātrenē sevī šī klātesamības lieta savā dzīvē. Un tad, ja es to uztrenēju, tad jau es arī redzu, kas man notiek plašāk apkārt, vai ne? Klātesamība būtu arī tulkojama kā būt šeit un tagad. Varētu tā teikt, jā, vai ne? Būt šeit un tagad. Ja, ka es esmu šeit un es saprotu, ko es pats jūtu, es saprotu, kas ar mani pašu notiek, un tikai tad tu vari cerēt, ka tu sapratīsi arī to kontekstu apkārt, kas notiekās. Jā, jātrenē šīs lietas. To mums nav tik grūti izdarīt. Jā, un Aija, noslēgumā es gribētu vaicāt tev, kas būtu tāds tavs novēlējums, ko tu gribētu, lai jaunietis, kurš ir klausījies mūsu un dzirdējis šo sarunu, ko viņš paņem priekš sevis. Tas jaunietis, kurš varbūt šobrīd ir apjucis un domā, es tiešām netieku galā. Man liekas, tas ir milzīgs sasniegums jaunietim, ja tu šobrīd tik tiešām jūties, ka es netieku galā. Tas ir brīnišķīgi. Piedod, ka es tā saku, jo sajūta tev noteikti nav tā vieglākā, bet tas ir brīnišķīgi tādā ziņā, ka tas ir sākuma punkts, no kura es varu sākt mainīt kaut ko savā dzīvē, kaut ko darīt vairāk savā dzīvē un sev palīdzēt. Un es gribētu tiešām jauniešiem teikt, ka ņemat vērā, ka problēmas ir ikdienas sastāvdaļa. Ne tikai bērniem, ne tikai jauniešiem, arī pieaugušajiem. Tāda ir šī dzīve. Šad un tad ar mums gadās viss kaut kādas nejaukas lietas. Un ir ļoti jauki, ja pusauģa gados mēs jau iemācāmies to, ka ja problēmas gadās, es viņas risinu. Man ir šādi un šādi tālruņa numuri, kurus varu piezvanīt, vai man ir vecāki, cerams, ar kuriem es varu par šo runāt, vai man ir draugi, ar kuriem es varu par šo runāt. Vai skolas psihologs varbūt, vai varbūt kāds foršs skolotājs skolā, un es varu par to parunāt. Lūdzu, mēģiniet atcerēties to, ka problēma patiesībā ir iespēja manā dzīvē, un tā man dod tik tiešām šīs attīstības iespējas. Jā, mēs nevaram atrisināt visu vienā sarunā, bet mēs varam aizsākt sarunu. Mēs varam mudināt cilvēkus redzēt plašāk to, kas notiek ar mūsu līdzcilvēkiem un to, kas notiek mūsos pašos iekšā. Un, ja tev ir grūtāks brīdis dzīvē vai ja tavam draugam ir, tad es ceru, ka tu paņemsi kā ceļamaizi to, ka palīdzība ir pieejama un viņai tikai jāpasniedz roka. Un pirms tu dodies savās ikdienas gaitās, es gribu teikt paldies, ka skatījies, bet lūdzu aizpildi aptauju, kura ir pieejama kā QR kods šī video beigās. Atbildi uz dažiem jautājumiem mums ir ārkārtīgi svarīgs tavs viedoklis, lai mēs varētu veidot vēl jēgpilnāku saturu. Un paldies, ka skatījies un tiekamies nākamajā reizē.